Tā, puiši klausās, es te kaut ko te sekoju līdz muzikai un skatos tādu nosaukumu kobalts. Kas tāds ir? Kobalts ir metāliskais elements. Jā? Jā. Nu man ķīmijā es zinu tikai H2O. Nē, H2CO4,5 Un vēl zināja sārkots viņš to tipu. Sēr, jā. Tas ir divas formulas. Un vēl ir laime. Nu, nē, bieži tas te, ko visi puikas zināja. Nu, H2O? Nu, spirtu, jā. Nu, tikas spirtu. Īsāk sakot, ir grupa Kobalts tāda. Nu, arī jauna grupa, starp citu. Nu, jau plašāk ķīmisks elements. Jā, izveidota, man sāk man likās Kobalts, ka kolba, zin kā tur kolba. Nē, bet tas ir jā. Bet jā, teici, metālisks elements. Nu, metālisks. Īsāk sakot, metālisks elements, kas ir izveidots arī pavisam nesen 24. gadā, un viņas sevi sauc par groove thrash metālu. Bet, kā tu pieminēji, izveidots, vai izveidojies, vai džeki apvienošies, jo cik es saprotu, džeki spēlē ar pieredzi, vienkārši apvienojas jaunā apvienībā. Kur zinu, uzvārdas ir tāds kā Māris Mužnieks, ģitāra, Juris Baltiņš vokāls, Kristaps Daugste bazitāra un Gatis Ruba bungas. Gatim nesen prasīja, ja negrib pievienoties mums, bet viņš teica, nē, viņam pārāk aizņems ar Viņam ir 7 grupās jāspēlē. Ļoti daudz jāspēlē. Viņš skatē 8. Albumu ierakstīja un miksēja Gins Lundbergs, tā kā profesionāli studijā rakstīja. Nu, sveiciens džekiem, paklausīsim, ko viņi spēlē, ne? Jā, gan nekā 2 gados uzcept albumu ļoti pozitīvi uzreiz tā no par sākumu. Albums saucas Par spīti visam, un mēs paklausīsimies dažas dziesmiņas. Mazais balsojums dziesma Morana, Dzels zvērs vai pārmaiņu laiks. Dzels zvērs. Davai, pastamies. Viņš pateica pirmais. Jā, rekord metāla. Jā. Ķīmiskais elements, ko... Jā. Smagucis. Man patīk. Ir tā ļoti grūvot, tiešām grūv trakmetāls. Trešīt, jā. Pie šī tā var grūvot, jā. Vecā skola nebalst. Vecā skola. Jā, vokālā ir. Jūtams. Tad, ja mēs pievērsam uzmanību albumu vārciņam, ja tur kaut kas tiek lietas, parādās par spīti visam, un... Andris sēž ar lielām ausīm. Andris sēž ar lielām ausīm! Un klausās ar lielām ausīm. Tas ir grāmatvedis Andris, kas uzskaitā ielietos... Es iemontēšu mūsu bildē tajā, kas ir parasti par grupu, kad tad sēžties Andris, bet sēž šitas džeks. Ar lielām ausīm. Ar lielām ausīm. Un zin, ko viņš ar tām lielām ausīm? Uztver katru metāla noti. Jā, bet viņš uzskaitā izlietās kobalta plāksne. Jā, viņš ir grāmatvedis. Jā. Uzskaita katru bungu sitienu. Nu, arī... Viņam ir ļoti lielas ausis, jo viņš klausās mūziku. Starp bundzinieku, zināt? Skaifar Džē. Kas bija turpais bundzinieks? Nu, tas džeks, ko es tikko nosaucu. Gatis Ruba. Vai ne? Vecā skola, tie var dzirdēt. Vecā skola. Protams, kad dziesmas arī ritīgi garas, jo nav ko sevi ierobežot, un 5 minūtes nav baigi garš, es tā teiktu. Vecā skola hevītas, ne? Soliņš. Jā. No viss ir ielas. Vēl soliņš. No visu, ko vajag. Vēl soliņš. Profesionāli džeki. Viņš nemainās. Vēl soliņš. Alo. Nomainījām arī viņu pārgājām atkal uz grūvīgo. Viņš spraida. Kobaltu mēs vēl dzīvajā redzējuši neesam. Jā.
Varbūt, ka mēs klausāmies pasties, varbūt tu vari redzēt, kuņiem kāds tuvākais koncerts ir. Iepriekš skaties, bet netredzēt. Ja būs koncerti, tad ziņojiet un rakstiet arī komentāros, kad mēs jūs varbūt varam pabaudīt dzīvē. Ja raidījumā nebūs, bet visādos rīlos Facebookā mēs varam ielikt. Jep. Vismaz arī pašam arī gribētos. Nē, viņš izstāsta pēc tāda, ko noteikti dzīvē varētu... kā mēs vienmēr sakam... Smagi un skaļi. Kā mēs vienmēr sakam, viens ir ieraksts, kur tu vari vairākas reizes rakstīt pēc kārtas un kačāties. Otrs ir laivs. Laivā, profesionāli džeki. Izbrauc mani laiva rekur, mans teiciens laivā spēlēt. Ja runājam par mūziku. Profesionāli. Mūziku. Jā. Vecā hevīša skola, trešiņš, vēl patīkams vokāls, instrumenti. Jā, super. Skan instrumenti, jā? Jā, un vokāls arī labs, nezinu vokāls. Jā, bet tas, ko mēs klausāmies to ierakstu, bet kā viņi dzīvē to spēja. Cik kā nesaka, viņš pagaidām nevienu koncertu baigi neredz. Un, viens tu varbūt baigi krūts ierakstā, bet dzīvē tur... Domā mainītos? Parasti mainītos. Es domāju, mainītos būtu dzīvais. Bet uz labo pusi. Jā. Es domāju, ka tas būtu tikai labo pusi. Reku Pirāts gribēja vēl paklausīties pārmaiņu laiku dziesma. Varam piekrist šoreiz par kolēģi Mandrim, ka tas būtu uz labo pusi. Reku dziesma, kuru tu gribēji paklausīties pārmaiņu laiks. Es uzreiz iedāvājos. Koncis brīvā dabā, tu stāties skatuves un tev Lielā patik līva. Žaibās. Zobenā levesī vai... Es jūtu, Ritīgais pačkas ratālais. Arī nav īsākā dziesma, tā teikt. Tur nav divi vokāli. Ierakstā to arī ir vairākas viņai. Vokāls, ka tas šeit ir divi vokāli. Pārmaiņu laiks. Slayer, jā, Skaisti! Skaisti! Es saku tev pieskatos, bet rītdien tev sāpēs spranda, jo... Ar vecīm iemācās skatīt tā, kas sprāda nesāpē. Jā. Lecīšu. Zin, kā man trūk šķīvja lielā Toma? Tā reku bija. Tikko pieminēji. Bet tur viss vien ir šķīvjas, kad ņemies šķīvju komplekts. Paņem no reku. Pusdienas šķīvju komplekts. Paņem no sienas. Tas ir reku būs šķīvjas. Aiziet turi. Dari. Kur pašam gribās. Arī. Es uzreiz pasakā. Nebūs no manis, un brīmies, nebūs no... Patlopāts. Mēs esam iedvesmoti. Mēs dibinām grupu, labi, mēs spēlējam. Mēs esam iedvesmoti. Tā ir grupa Kobalts, un mēs būsim grupa Kolba. Pārmaiņu laiks. Redziet, Džek, ko jūs ar mums dariet, jā? Jūs liekam mūs spēlēt. Jā, jūs Es mūžā nesu rokās turēt ģitāru un tagad es jau spēlēju.
Galvenais uzdevums uz mazas skatuves nenosist Bundznieku, vokālis. Šeit ir kādi citu nenosist. Jo parasti basīts vēl liela ziga. Ko es varu teikt? Super vokālis. Jā. Labs. Ritīgi uzvilka. Atbilstoša mūzikai. Noskaņo lūdzu ģitāru nākošais, kad man padod, jā? Sikatī ģitāru padevēja koncertu. Tas ir reāli trešs. Jā, reāls trešs, jā. Trešs old school. Labs. Un man patīk. Es pavilkos. Tā ir vecā skola. Es pats esmu vecs, sorry, bet Sens, tu esi sens. Un interesanti, kad mēs noklausējāmies tikai 2 dziesmas no Kobalta albuma par spīti visam, un tikai 2. Un, iedomājieties, tas viss albums tāds, jā. 2 stundu koncerts. Jā. Klausieties Spotifyā, klausieties YouTube'ā, Thrash metal grupa Soliņš. Thrash metal grupa, jā, pilnīgi vārdu apmājās. Abonējiet mūsu kanālu, klausieties Kobaltu, un mēs arī bišķi paklausīsimies tev uz beigām. Aizies.